Vai mēs jau mīnusos, tur šovs taču tā maksā. Taņuha. Jāskatās. Biļeti viņi esot nopirkusi. Par savu naudu? Jā, es nezinu, vai par savu naudu, bet... Šis būtu labs tīzerī. Kāpēc jums indieši skaņotāji filmētāji vispār? Esiet sveicināti BetSafe Sport YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājevs un šis ir vienīgais Fake Night Show Latvijā rulete. Un šodien pie manis viesos ir cilvēki, kas runājot par dzīvi, jau spēja savākt veselu palādījumu. Un Freibergs, Liepiņš un Bāliņš šitā būs. Tā normāli? Bāliņ, čau. Sveiks, čau. Pirmais jautājums jums abiem. Kāpēc kavējam? Mēs pamodāmies viens otru, apskāvējās tāds beģīnais. Abi divi vienādi, tieši kā mēs abi aizgulējāmies. Tad man bija jāmauc uz manām mājām, lai mēs no katra savu punktu maukt, lai nebūtu boltāķi pojus un no viena punktu maucēt. Bet, jūs vienlaicīgi atnācāt tā tad. Kā jums tā sanāca? Man bija joks sagatavots, ka jūs vienā gultā pamodāties. Kā mēs visi līdzīgi domājam. Godīgi skatījos porziņu spēli. Tāpēc aizgulējos. Mēs kā powerplay, tagad Putins, lai gaidītu mītingā 2 stundas, lai pagaid mūs, lai zina, ka mēs esam alftēji. Man ir sajūta tā, zin kā, klausies jūs un tagad jūs sēžat šeit, ļoti patīkam. Pirmkārt, gribās, laikam, komplimentus jums pateikt, paldies par saturu. Es nezinu, ir reitings podkastiem Latvijā? Kaut kā tur ir. Tāda topi beigās? Valsts reitings. Latvijas radio reizi gadā taisa aptauju. Ko viņi skatās? Skatījumus, abonementus? Nē, viņi aptauja cilvēkus un prasa, kurus podkastus klausās, un tad sarindo, kas visbiežāk ir. Jūs esat bijuši topā? Jā, mēs pirmā vietā. Kā iet vispār? Jo tādi vajag bēdīgi. Jā. Tu tikko pamodies un tāda enerģija. Klausies. Baigi labi. Palādījums, 11. decembris. Tieši tā. Biļets. Tieši vakar izpārdevām. Nevienu biļetu vairs nevar dabūt, pat tev nevaram iedot. Tā, labi. Liepiņš par kavējumu atnesa man... Ekskluzīvu mēdu, kas nav pat veikals. Man čomam bīts laukos. Arī pareklamē. Viņš, nepārdod? Mēs reklamējam laukus. Taisiet bitus. Taisiet bitus. No tevis ielūgums, kāpēc es saku? Tu neko neatnesi. Ja, mums vēl ir ielūgumi? Mums ir vēl ielūgumi, jā. Paldies par uzmanību. Klau, pirmais laivs bija 4-5 gadi atpakaļ, mēs, kamēr jūs gaidījām, paskatījāmies. Kas tā par vietu bija? Autentika. Autentika? Jā, Autentikā bija pirmais laivs. Jūs kolēģi, Bačkungu. Viņš nezināja, cik viņš kolēģis. Es zinu, kas ir Bača, bet paldies Dievam, viņš man nav kolēģis. Kā viņš nekomentē Polijas līgas ekstraklās, ne? Tas būtu jauks pasākums. Viņš nefilmē šeit vai godā? Kāpēc, lai viņš būtu kolēģi, tā ir studija tikai? Mēs skatās kaut kolēģi. Nē. CV neizskās labi, kolēģis. Man jautājums, kā aizsākās šis viss pasākums? Dāvis kaut ko... Liepiņš kaut ko izdomā. Mums patīk, mēs bijām čomi, mums patīk pasēdēt kopā skatīties, kā Latvija zaudē hokejā, basketbolā un futbolā. Varbūt kaut ko papīrā ietīt. Es atceros, pirmo reizi bija, mēs Liepiņš prezentēja to ideju, tu vēl strādāji SVH, un mēs bijām Olimpikā tā aizgājuši atpūsties. Un tad Liepiņš sastīja, mēs varētu taisīt podkāstu, un teicu, būtu jau krūti, bet es strādāju rādio, es nedrīkst. Beidz strādāt rādio. Jā, un tad beidz strādāt rādio. Tu ticēji, bizēji vaļā. Protams. Tu pameti darbu, var tagad kas jauns vai kāds cits žurnāls? Jā, bet es, var droši teikt. Jā. Tikai tāpēc arī pamet, lai strādātu bizēji vaļā. Aizgāja tajā pašā dienā, iedeva atlūgumu, ja vēlams uzsāku šauliet. Jūs man neticat, bet jūs pēc 5 gadiem jūs manīsies izpārtošu plādījumu, un viņi smējās. Un tagad bijis klausojos, neviens nesmējās, kad bijis klausojos. Tas ir sūdīgi, ja nesmējās. Klausies, kā tev vispār ienāca prātā tāda ideja? Es nezinu, kaut kā... Kas tev iedvesmoja mums? Man liekas, kā alkohols, narkotikas iedvesmoja, es neesmu droši. Es biju klausies tikai līdzīgs, es domāju, jābūt inčīgi pamēģināt. Un tad es nozagu bija Kugrēnas ar Dāvi taisīja podkāstu tajā laikā. Tad es nozagu Dāvi no Kugrēna. Jums bija podkāsts ar Kugrēnu? Jā, ar Kugrēnu bija Paga ko podkāsts, kurā mēs intervējām interesants cilvēks Latvijā.
Okay, es pat nezināju šo un tad man sākumā likās, ka mēs taisījām to podkāstu, un Liepiņš teica, varētu taisīt bizi, man tehnika bija, un es domāju, jā, davai. Tad man likās tāds, tas būs ar Kugrānu, būs tas lielais podkāsts, ko visi zinās, un šis būs tas undergrounds, kas būs tāds mazais kaut kāds tā kā... Jūs tādu impēriju gribējāt, jā? Jā, un tad beigās viss apgriezās otrādi. Mums beidzās Kugrāna podkāsts un palika bizi. Bet bize vaļā nosaukums. Es nezinu, varbūt jums 100 reizes šito jau ir uzdevuši. Mēs vienkārši kaut kā, mēs lietājām. Liepiņš lietoja tādu izteicienu. Jā, šodien piekdienu varētu bizes palaist vaļā, ko tā. Mums nenormāli ilgi gāja, mēs nevarējām izdomāt nosaukumu. Mums bija ilgs process. Kāda varianta bija? Es pat vairs neatceros, bet vienkārši neviens mums nepatika. Viss bija Dāvis un Čomi. Un mēs nevarējām izdomāt. Likās, kāda atšķirība. Vienkārši kaut kādu nosaukumu vajag. Un tad bija tāds Liepiņš teica kaut ko par bizu vaļām. Tad vai šitas te? Tāds arī aizgāja. Es gribu pastāstīt savu par nosaukumu. Mums ir pa pāris kausiem, ja kāds nezina. Un arī jau 4. vai 5. gads. Vēl līdz karam. Un pa pāris kausiem veidotāji ir Žigājevs, Barānaus un Karieļins. Un tad uz lapiņās mēs mētājām nosaukumus tur ar putām uz lūpām. Tur. Un viens no variantiem bija Krievi runā. Labi būtu, ne? Labi būtu. Mēs toreiz atrada lapiņu to un baigi iesmējām. Bet sākot šito visu pasākumu, jūs taču neticēšu, ja teiksiet, ka domājāt, ka spēsiet savākt koncertu zāli vienkārši for fun, vai ne? Mēs īstenībā nedomājam, ka varēsim pievākt. Sākumā bija tā, ka mūs klausās tik 100 cilvēki jau, wow, neticami, nē, varbūt 1000, beidz, vai tik daudz cilvēku Latvijā ir vispār. Tad jau, tagad jau, Bet ok, tagad, ko tālāk tad? Arēna? Es nezinu, man liekas, nav jau baigi daudz lielāks. Tiešām tas kāpiens nākamais, nezinu, vai cik baigi liels zāles, kurās vairāk var sabāst. Nav nemaz īpaši. Cik bija Tallinas kvartālā toreiz? Tallinas kvartālā bija 180. Un tagad plānojās? Pār 700. Uz Olīdi? Uz Olīdi. Cik Meža parks. Cik nopelnīsiet katrs no? Mēs jau mīnusos, ticamāk, būs. Šovs taču tā maksā. Mums tādas zvaigznes uzstāsies. Vidi neskatās. Zini, Baibas Ipanietis? Netiek. Bet kaut kas cits tiek. Jā, būs vēl jautājums par to. Varam atklāt pirmo viesu. Jā, Ekskluzīvi, Rudolfs Kugrāns. Rudolfs Kugrāns būs, jā. Negaidīti. Visa alga aizies viņam. Jā, mums jau tomēr... Taņuha. Jāskatās. Biļeti viņi esot nopirkusi. Par savu naudu? Jā, es nezinu, vai par savu naudu, bet katrā gadījumā bildi ir biļetiņu sūtīja un teica, es būšu. Jūs zinat, par ko jūs runāsiet 11. datumā? Jā, jā. Kaut ko improvizēsim. Kaut kādas aktivitātes mums ir ieplānotas, bet to, ko mēs runājam, mēs jau nekad baigi neplānojam. Arī mums epizodēm nav tā, ka mēs apsēžamies tā, šodien runājam par šitām 10 tēmām. Mēs kā ieslēdzam, tā sākam. Man bija ideja par Covid parunāt, par aizliegumiem Covidā. Ļoti laba doma. Par kāru varētu būt. Mēs varētu mēģināt diskutēt, kas ir Izraela vai Hamas, kas ir labi. Jā. Mums sasaukt gan Izraela, gan Hamas, lai viņi kaujās skatos. Mums jau būs. Kā jums patīk šāds saturs? Provokatīvs. Mazliet. Šo griežam. Mēs jau arī nezinām, kas notiks tajā dienā. Varbūt no rīta Latvijā naftu atradīs, un tad mēs kaut ko par to runāsim. Vai būs lietas, būs jāceļ. Jums nekāds scenārijs nav izņemot viesus un tos numurus, nosauksim tos par numuriem. Tā kā mūsu ikdienas epizodēs? Nē, es par 11. Nē, scenārijs ir ļoti skaidrs. Kurš raksta scenāriju? Mēs. Visi kopā apsēžamies. Liepiņš arī? Jā, Liepiņš īstenībā mums ir tāfeli, kurā mēs brainstormojam, tad liekam, un Liepiņš ir tas, kas ir tāfeles menedžers, viņam patīk būt, viņš tieši vienīgais burteris, kurš raksta, mēs pārējie sakam. Cik reizes pie tāfeles? Cik reizes pirkāt jau no tāfeli, jo ir pazaudējis? Nē, to es neresu tāpēc ārā no studijas, vienkārši drošības pēc. Vienkārši patīk būt kā uzņemties tā galvenā loma, jo mājās ir pilnīgi otrādi viņam. Kad viņš pie manis ir. Par raidījumiem, ja runājam, jūs atnākat arī vienkārši ieslēdzat reku pogu un... Vai ir tāds līderis viens, kurš uzņemās, ka šodien parunāsim par sieviešu futbolu, piemēram? Ko daudz sagatavot kā tēmu?
Nē, īpaši nē. Dažreiz cilvēkiem liekas, ka mums pirms epizodēm būs, ka mēs tur nenormāli smieklīgi kaut ko runājam. Ja mēs atnākam pirms epizodēm, kamēr liek kamera, ir pilnīgs klusums, visi sēž telefonos, kad Liepiņš sāk stāstīt, kad stāsta Balžu, ka kliedz, klusu, atstāj šo epizodē, un tad mēs beigās neko nerunājam. Tad, kādreiz pašā sākumā mēs vairāk gatavojam, kad mums vienmēr bija uz epizodu kaut kādas tēmas saliktas, kas bija jādomā, bet tagad jau tik ilgi tas darīts ir, ka uzspiež rekordu un tad jau tās tēmas kaut kā paši. Kāpēc jūs reti viesus aicināt? Priekš kā mums viņas? Tāpēc, ka visos podkāstos ir viesi. Mēs atšķiramies to, ka mums nav tieši. Cilvēki klausās mūsu dēļ, nejauto viesi. Kādreiz, ja mums ir kāds interesants, ko pārstāvēt, tāpēc viena tie paši Kugrēns, Kreičmans, Skalvis. Jums ir bieži gadījumi, kad mēs pasaucam kādu viesu, un tad ko ar tevi runā? Un viņš nomirs mums, tā ir. Mums tiešām bija tāds gadījums, ka mums viesis nomira. Gan studijā, kas bija līdz atnācis, visi nomira. Tā, tas ir par ko stāsts? Par Durkli. Mums bija tāds tiktokers. Labs čalis. Satura veidotājs. Tiktokā viņš bija pie mums epizodē atnācis, un tad pēc kādu laiku viņam tur traģēdija notika. Es nenākšu pie jums. Nē, pārējiem visiem viss ok. Pagaidām, cik var būt ok tiem komiķiem? Cik grūti ir savākties regulāri saturu veidot? Tu bišķi ir tādas dienas, kad šodien moši neierakst. Nē, pastāst Dāvs, tu jau vienmēr netiec. Nē, grūtākais savākties visiem atnākt vienā laikā. Kā redzat, ka mums vienā laikā? Paga, ko tu dari ikdienā? Producēju podkāstu, tā ir digitāla mārketinga lietas. Tu? Strādāju portālā Delfi, un man arī sanāk ir tāds hobijs ansamblis Singapūras satīns. Un tas arī viss. Un influencēšu. Vēl influencē, jā, visu kaut ko. Tur visvairāk naudas pelni? Es pelnu nenormāli daudz naudu. Lielākā sadarbība tev ar ko bija? Cik tu nopelnīji tieši? Cik tieši? Neteikšu. Arī mī? Neteikšu. Tiemžēl. Šī ir konfidenciāla informācija. Mīkstē tomēr tie bizi vaļā. Jā. Neko jau daudz nepelnam. Tagad jādomā. Kā pagarināt līgumu ar īri dzīvoklim. To ikdienā. Mēs esam kolēģi Delfos, bet tu pajautāji, vai sieviešu futbols vēlējies tev kā futbola ekspertam. Kas tagad skaidrs labākais sieviešu potenciāli, kas ir kaut ko sasniegt futbolā? Es nezinu. Tu tad mainam tēmu. Es nesakoju sieviešu futbolu un piedod. Ko tu domā par sieviešu futbolu? Par sievietēm kā tādā? Nē, Pastāst Liepiņ, kur par sievietēm domā. Es pat neesmu, kas vismaz latviešu sieviešu komanda, vai tu zini? Jā, Rīgas futbola klubs. Kaut kāds sieviešu futbola klubs Rīga. SFK Rīga. Čempioni. Ir vesela līga tā kā sievietēm? Jā, 6 laikam komandas spēlē. Solīdi. Man vienkārši Twitterī lūdzu pajautāt šo jautājumu. Es nezinu, varbūt tu esi bize vaļā kaut ko runājis par sieviešu futbolu, tāpēc. Vai vispār sievietes tev nepatīk? Liepiņam viņam sieviešu futbolā visvairāk patīk tas U14 izlases. Viņš Stāmperes tiesa skatīties. Jā, es nepazīstu vienkārši. Binokla sēž. Viņš ļoti veiksmīgi atrod jaunos talantus. Pauzīte. Šito laikam būs jāgriež. Producents šokā. Neko negriežam. Bāliņ, man gribās ar tevi viens īsi jautājums. Manchester United. Manchester United, jā. Uz ekrānu. Kā tu jūties? Un vai šie čaļi vispār zina par tavu mīlestību? Es ceru, ka jā. Eirovīzijas mīlu vairāk nekā Manchester United. Bet Manchester United, zini kā, es nebūšu nekad tas, kurš lēkās no komandas tagad par šitiem fanota par tiem. Bet, varbūt basketbolā es lēkāšu komandu, kurā Kugrāns strādāja. Bet, nav tās labākās sezonas. Tur ir visi saknē nedaudz jāpamaina. Bet tu nepadodies, jā? Nekadā gadījumā mēs nepadodamies. Tev ir kāds hobijs tāds ar sportu saistīts? Basketbols vienmēr bijis arī vidusskolā spēlēja basketbolu, tas tam, kam es sekoju vairāk. Bet jūs nerunājat par sportu gandrīz vai bize vaļā? Dažreiz jau parunājam kaut ko. Ne visu, ne? Bet... Tad, kad ir kaut kāda aktīva sporta notikuma, tad jau par to kaut kā parunājam. Bija basketbola čempionāts, hokeja čempionāts. Mēs tikai par basketbolu runājam. Jā, man liekas, arī mums bija tā kā rakstīja komentāros. Varbūt vairāk. Mums ir tā, ka mums ir 50-50 vīriešu sieviešu auditorija, tāpēc mēs nevaram tajā
sportā vairāk dziļi likt iekšā. Un plus vēl, es dzirdēju, ka ir jau sporta podkāsts Latvijā. Es domāju, ka viens vai divi bijuši, jā. Jā? Bet ne. Es neesmu. Bet nav jau tādi kā jūs varētu ar humoru uz to paskatīties. Nu, tas gan visi, jo visi tie podkāsti baigi nopietni. Es gribētu sporta humoru podkāstu apakaļ kādu. Atpakaļ? Viņš ir bijis? Nu, neteikšu. Ejam tālāk. Tā, kaut kas interesants. Man ir jautājums jums. Latvijas himnu jūs zinat? Tu zini? Tas jau ir vislāk jautājums tev. Nu, ir gan sanācis dziedāt pāris reizes. 2. pantā ir dēli un meitas. Jā. Jūs zinat, kurā? Man jūka, es biju jaunāks, jā. Jā. Es vienu dienu ziedēju tā, Jā. tad dēls ziedēja, tad sievietes ziedēja. Jo tagad jau mūsdienās nevar saprast, kurš zied skaistāk, dēli vai meitas, vai ne? Tur negribas ūmot gender arī tomēr, tā kā sakot. Bet šis Kur jautājums Lācis- ir interesants. Varat paši atbildēt sev, bet galvenais, lai atbildētu kāds kādam jūs piezvanīsiet pa telefonu. To noformulēs šo jautājumu. Jā. Kam zvanīs? Rudolfam Kugrānam, protams. Domā, zinās? Tur tā lieta, ka nē. Bet tu zini pats? Es zinu, jā, protams. Nu, pasaki. Nu, dēli dzied, meitas zied. Un kurš pirmais? Kur Latviju dēli? Nē. Protams. Nē. Meitas. Meitas pirmās, jā? Aha. Tev jau arī pirmā meita bija, ne? Kur? 5. Man 2. Nu, jā? Jā. Dēls, kad būs? Nebūs. Nu, labi. Tu mēs zvanam Kugrānam? Vai Kilkutam? Ķilkuts vēl guļs, tas tik agri. Ok. Nu, zvani Kugrēm. Bet tu pārliecināts, ka viņš zinās? Skatīsimies. Jā, bet dīvaini, ja dēls ziedētu. Bet varbūt tas mainīsies, jo Anglijā himna mainās. Ik pa laikam, kā mainās monarhs, tad ir Nu, iepareizi. God Save the King. Tagad ir King. Jā, tad varbūt nākamais God Save Transgender. Transgenders, jā. Nu tā, skaļi zvanam Kugrānam, jā. Es domāju, ka viņš zinās. Nu, to mēs noskaidrosim. Viņš sportam seko. Kurš tevis te nav? Jā, manis nav. Klausies, var runāt tagad? Jā. Klausies, man tev ļoti nopietns jautājums ir. Klausies, tātad Latvijas himnu, tu zini? Es esmu dzirdējis, jā. Es dzirdēju. Tad 2. pantā, tur, kur ir kurlā, kas tur bija par dēliem un meitām? Tu zini, kā bija pareizi? Zied un zied. Bet kas zied un kas dzied? Latviju meitas zied un dēlu dzied, vai ne? Tu tā saki. Kas ir? Nē, es vienkārši, mēs te apsēdāmies un nevaram saprast, kā ir pareizi. Es domāju, vienīgais, kurš varētu zināt, tas ir tu. Tā ir pareizi. Zied un zied, meitas zied, dēlu zied. Kugra malacis. Žigājā saka, ka tu esi malacis. Mēs pamodāmies vienkārši visiem kopā, un mēs domājām par himnu. Sveicieni, Betēs un Fake Night Show. Labi, čau. Nu, vot, zināju. Bet man bija jāpadomā, es tāpēc domāju, cik jūs esat. Tur jāpadzied parasti jau ir. Tā atmiņa jau ir tā, ka tu dziedi, tad tos vārdus zini, tad vienkārši jānodomā. Kad ir stress, es atceros, ka es jaucu, kad himna skanēja pirms Sāk izlases dziedāt. spēlēm. Mārč, Dobrovski, jā, sāk dziedāt. Poļu himna tā ir. Viss kārtībā un Es normāli. sabijos. Cita himna. Cits valsts dzies, es nebūtu kā Pola izvēlējies, ka to valsts. Kurš no jums ir viskaļākais? Bāliņš vai mums Gultā nav? vai Es teiktu- studijā? Balts. Gultā varētu arī, jā. Es teiktu, ka bāliņš, tāpēc, ka tad, kad es skaņoju mikrofons, tad bāliņam parasti bišķiņ klusāk jāpagriež. Bet viņš bieži vien runā tālāk no mikrofona, tāpēc man beigās jāizlīdzina visiem vienādi. Ok, man tev viena pretenzija ļoti bieži nevar saprast, ko tu runā. Aha. Jā, un nevaru. Es visu klausās 1,25. Nu, Pātrināt. tā jau tā ir problēma. Ja tu ADHD smadzeni, ka tev, lai TikToks fonā iet, un tev pātrinās podcasts. Apmēram tā. Rubrika Bauris. Tātad, rubrika Bauris. Mums katrs viesis iebļauj šajā. Kas tā ir? Mut. Tā varētu būt mūcis, jā. Jā, varētu būt mūsu. Un mums ir balva 1000 eiro. Pagaidām līderis ir Ralfs Eilans. Protams. 128,8 un to 1000 eiro uzvarētājs izvēlās, kam ziedot.
Pats sev var. Es iedoju sev sev. var. Sievai. Jūs varētu, es domāju. Mierīgi. Sev. Bet vispirms jāiebļauj. Kas jābļauj? Ot, tur tā lieta, tev pašam jāizdomā. Rupji var? Var. Allahu akbar. Jā, Pasies, vai viņš parādīs, vai ne? Liepiņi. Šis būtu labs tīzerī. Pirms palādījumā. ko lai bļauj? Nu, bize vaļā. Kā piedāvājums. Tur Manchester United ļoti Tas briesmīgi. grūti. Pagaidām slikti piedāvājumi. Lats. Envārds, vecais labais klasiskais Envārds. Klasiskais Envārds. Šo toši Bet nē. to drīkst. Latvijā Latvijā legalizējas. Jā, Latvijā. legalizēja. Latvijā. Pasaki to vārdu. Nesaki gan. Nesaki gan dāvi. Es negribu, lai mums kancelē. Labi, bļaušu Latviju vienkārši. Iebļaujos olībēt vai kaut konkurentu. Rīmī, bļau. Cik man Rīmī samaksās, es nobļaušu viņu vārdu? Nu, vai šito ūdeni? Bet beigās jāieliek arī hashtag sadarbība. Jā, labi. Nu, grūti izdomāt, ko bļaut. Tu nevari vienkārši liekt ā, tā būs skaļāk. Arī var. Bļaušu vienkārši Vai Buļs bļāva mūsu zeme Latvija. Nu, pats vainīgs, viņš iztērēja pusi spēku otrajā vārdā. Labi, es bļaušu ā vienkārši. Davai, tev ir divas reizes, var divreiz. 3, 2, 1. Jauns hīts Singapūras. Am super tu vari liekt iekšā. Bet super grūti. Skaļāk. Jā, nu būs Man sāk sāpēt. 3, 2. Skaņotājiem viss labi, jā? Kāpēc jums indieši skaņotājiem filmētāji vispār? Kur jūs viņus dabūjāt? Tas arī arī vajag. kā telīs nekājas, kā asis visi indieši. Tāpēc šeit. No Bolta. 3, 2, 1. Kā domā? Liepiņ, tici bāliņam? Es domāju, ja tev iedeva apsīdies, tad, ja tu būtu vidējais, tad, tu paskaties. Pasties, cik vidēji. Kā var trāpīt tieši 69? Jā. Nu? Bet tas ir Andris. 141. Nu vai nu baigi slikti vai ļoti labi. Slikti, man liekas, nebija tā, ka es Ļoti labi, bet nepietiekoši. Soteks kaut kur. 127. Cik bija Rāfam? 128,8. Oh! Nu, normāli. Pagaidām Nu, Otrā vieta ir? Bet uz kubikmetru skaļākais. ģenerālim otrā 128,4 bija. Tu vispār tuvu. Nu, jums jāuzveicina Kugrants, šis būs. Jā. Jā. Nē, tas bija vienīgais nosacījums, kad man piedāvāja šo darbu. Es teicu, ka ne Tikai Kugrants. Kugrāns. Es tevi saprotu. Ok, tā bija rubrika Bauris, un tālāk skatītāji zina patīkamākā rubrika Norī Krupi. Norī Krupi. Šodien mums mūsu ēdienkartē ir vistiņa ar, cik es noprotu, pašu asāko mērci, Da Bomb. Ļoti as. Circeņi ar ko bija? Ar bēbīšu šito, kā viņi saucās? Biezini. Chill. Tad ir mans mīļākais jackfruits. Chill. Ir kalmārs tintīgais. Ideāli. Tinte. Nu, karoči, sapratīsim. Es uztraucos visvairāk, jūs nezināt, kā tas būs. Kurš sāk grib? Dāv, tu gribēji sākt? Nē, tu Dāvs, esi sāk. Tu esi uz tuvāk, tad loģiski būtu. Es varu sākt, ja visi mīž. Jā, davai. Pēc Davai. sajūt jau to. Davai, griež. Griež? Griez. Uz otru pusi. Uz otru. Kāpēc? Jā. Un noruna tāda, ja viņš neatbild, jūs visi trīs ēdat. Es jau neatbildu. Jo katram bija Netaisos pa vienam atbildēt. jautājumam. Pilnīgi pie dirs. Tikai neaso, lūdzu. Ja ir asais, es ar šodien ir beidzis ar manu karjeru kā, cilvēkam. Slikta ziņa. Ok. Nē! Asais būs. Jā. Viņš vēl pusstundu griezīsies. Krēmīgais. 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 Kas tas bija? Tas... Jackfruits gan jau, ne?
Šis bija krēbīgais. Jā? Kas tas ir? Kas tas ir? Jā, ir pauti. Neatbildes jautājumu. Ok, jautājums. Nosauc trīs Atsakos viesus. atbildēt. Nosauc trīs viesus nākamajā Bize vaļā life izņemot Kugrēnu. Atsakos atbildēt. Ēdam, jā. Ēdam. Šito ne. Šito mēs nevaram teikt. Ņemiet. Spaitis. Fuck. Sen nāc nevienam pauts sēdis īstenībā. Laizīs gan. Es mēģinu, nav tik slikti, bet tas vārīts. Cik daudz jāpēda? Tev pa vienai mutītei. Oh, Bet to pautu pašu jānogriez. Čitik tā, jā? Tas nav pauts. Kas tad tas ir? Kas tas ir? Es jau vēmšu. Viņa jau nevar. Viņš vesels gabals, viņa nevar tā. Tas ir tas, kas pautos? Jā. Nu, davai. Super. Jā, nav slikti. Ļoti garšīgs. Tiešām garšīgi. Garšīgi, jā. Nē, nav slikti. Šeit nav slikti nekad. Nezinu, smaķels. Tā kā kaut kāds šitas tē. No šī lēņķa saskatīt, cik daudz ņem. Wow. Tā ir liela, kaut kāds ir lielops. Tā kā visi šitie te šašliki, apmēram tādi garšo. Nav labs, bet nav tik šausmīgs. Nav labs un nav šausmīgs, jā. Bet arī nav labākā lieta, ko no rīta ēst. Daudz. Beidzot. Tas taču nav nekas traks, nu. Ko jūs mūdat? Nu, kurš surstramīgi ēdot vienīgais vēms 6 reizes? Jā, tas gan. Tas vienkārši vizualizē, ka tu ēdi soštam, tas vēl palīdzēs. Jā. Tā man katru raidījumu viss kārtībā. Es tevi ļoti labi saprotu, nevajag vairāk. Tu esi mans cilvēks. Nu labi. Vai či? Tagad tu, jā? Patīk, ka mēs neatbildējām uz vieglāko jautājumu pasaulē. Es šodien satirst. Jā, pareizi. Kurš te pārbaudītu? Toči nākamajam melojam. Tintīgais, tas kalmārs. Es atkal nevarēšu atbildēt. Es nevaru viņu apēst. Kas viņš ir? Kurš viņš ir? Reku. Fakt, šito es pa vēl tēs. Var pagaršot? Jā. Kas viņam tāds nepatīkams? Tu gribi, vari pagaršot? Es pagaršošu tagad. Jā. Nē, es man ļoti garšo. Es dievinu kalmāžu. Nu, tas ir jautājums. Man jau trīc roka. Pilnīgi Tā, nekāds. kurš tavā raidījuma karjerā ir bijis visgarlaicīgākais, visnepatīkamākais cilvēks? Oh. Tu saki, ka Liepiņš nav miers. Nu, es taču nevaru. Jūs varētu pateikt? Jā. Jā, Durklis. Durklis ir. Ko viņš jums izdarīs? Sagaidīs pie vārtiem. Es tik... Kas ir? Kas viņam tāds ir? Pilnīgi nekas viņam knāpa garša tāda. Nu, kalmāra, tu esi ēdis. Jā, viņš garšīgs. Nu jā, viņš garšo pēc vītnāta kalmāra. Es nevaru. Brā, ko man nosaukt? Tu ne? Kukrāni intervējas. Saku, grānu. Melot nedrīkst tā, pats vājāk. Tie raidījumi ļoti daudz bija. Visgarlaicīgāks, ko grūtāk bija. Tā kā, nu, ar ko bija tā, ka vienkārši tu gaidi un 10 minūtes pagājuši skolē dara. Intervijā. Sapratu. Atcerieties, tāda džeks bija pie sporta silas. Sandis Riekstiņš. Jā. Laikam, viņš nosaukšu. Labi. Ieskaitam atbildi. Tad nākamais tad atbildēs davai... Kurš no jums? Dāvi. Stipri nevajag, jā. Es pa stipri iegriezu satarnu. Izgriezīsiet ārā. Dāvi tikai nepaņemt, nedabū aso lūdzu. Un neliec man ēst. Vēl ir... Kalmārs. Tev paveicās, kalmārs ir tik safe. Bagies atbild, tad nav jāēd. Tad nav jāēd. Jā? Ne? Bet godīgi jāatbild, jā? Es man speciāli neatbildēju, lai... Bez kura no dalību...
Bez kura no dalībniekiem bize vaļā varētu iztikt? Saki man īzīmi. Bet, pa nopietnu. Nu, man ir mikrofoni, Bez dāvima. studija. Tas būtu diezgan grūti. Mēs varētu vienkārši divi tā veikalā runāt to podcastu. Tas bija labi epizode, tikai žēl, ka mums mikrofonā. Žēl, ka neviens nedzirdēja. Nu, Liepiņš tomēr ir mūsu podkāstu zvaigznes, un tāpēc būs jāsaka Bāliņ piedod. Viss kārtībā. Ir arī bijis, ka es neesmu epizodē, un kāds cits ir. Nu, Liepiņš arī nav bijis. Nav bijis epizode bez manis. Kāpēc tu pateici, ka viņš ir zvaigzne? Kā jūs to jūtat? Nu, to visi saka, tas nav mans. Ne tikai es. To parasti saka mums, nu, tā kā, ka Liepiņš, mums ir komentāri bijuši tādi, ka Liepiņš viens pats velk podkāstu. Nu, tā nav dāvs jau. Nu, viņš jau tomēr mums tāds asprātīgs puika. A kuru visvairāk heito? Nu, man visticamāk. Jā? Mums nav vajag, ja tev heitot podkāstu, tev jānoklausās stundu audio. Tu klausies, man nepatīk, tu izslēdz. Tu neklausies kaut 4 stundas, tad, īstumā man nepatīk šis tev. Nē, nu, ir tā, ka vienkārši, ķipa, nu, es esmu no mums visiem trīs, iespējams, mazāk smieklīgais, vairāk mēģinās nopietnās tēmas veidot, bet tā ķīmija veidojas, es sāku kaut ko nopietni teikt, un tad Liepiņš to pārvērš absurdā jokā. Tāpēc, ka cilvēki klausās un domā, ka tas ir joka podkāsts. Viņi vērtē to, kurš ir smieklīgākais un kurš ir mazāk smieklīgais. Tāpēc es vienmēr nonāku tā kā mazāk smieklīgais. Bet, ja tevis nebūtu, tad varbūt viņam arī nebūtu tēmas, par ko jokot. Nebūtu mikrofona arī. Un podkāstu. Jūs sapratāt, man pohu palielam šitie jautājumi. Es vienkārši velku laiku, negribu griezt to. Bet jau griezi, ne? Nu, man 2 jautājumi jāatbild. Nu, labi. Nu, veiksmi. Nu, davai, tad, asēs jau būs īzītis, garšīgi. Nē. Viņš ir, ja tas tiešām asē, tas ir ļoti as, un tagad jāsauc ātros. Bet nav tā, ka tu laiku pieredzi pēc šiem ēdieniem, ka viņi paliek. Tu vienkārši katru dienu viņu sēd. Zivīgais, kurš tas ir? Izklausās. Zivīgais. Bet kalmārs nav zivīgais? Nē, zivīgais tas ir tas bērnu ar circenīšiem. Tas jau varētu būt. Bet bērnu ar zivs, iedomājies bērnā. Jums ir bērni? Liepiņ. Visiem. Tev nav. Nē, nu mums visiem dāvi bērns, kā mūsu visus. Jā. Mēs tā kā visi mīlam viņu. Tev dēls? Jā. Nu, kāds jautājums? Jautājums, jā. Cik 2 + 2? Ko tu varētu nopirkt par savu body count? Body count ir cilvēku skaits, kuriem es pārgulējis €1 viens cilvēks. Kas tev sanāk? Tu saskaiti manciņā, cik tev ir? Ko tu varētu nopirkt? Tev nav jāsaka, cik tu vienkārši saki. Tev nav jāsaka, kuri, bet... To bišķi viena dāma. Viena dāma, €1. Liela dāma kā 2. Tu piedāvā, ka tā ir. 8 + 5. No 8, laikam, eiro. Nu, ko pasniņam Tas eiro var nebija nopirkt? jāsaka, jāsakot pirkt. Nu, saltiņš nav ko. sanāk. Saltiņš sanāk. Jā. Nu, steika gabals arī sanāk tā, man liekas. Nu, es nezinu. Jēls. Nē. Jēls. Rimī. steikabals. Nu, jā, Nē, Rimī. Rimī, Herfordā. jā. Rimī, jā. Herfordā, nē. Gaļa. Viss atbildē? Jā, es domāju, ka jā. Šito varētu arī apēst. Tagad es saku. Un davai Liepiņ, davai tavā vietā. Davai. Man iegriezt? Iegribas. Tu lem viņa likteni. Šis vienkārši. Valku uz aso nedaudz. Man gribas to Nē, tintiku būs pamēģināt. šitas skābēs. Jā, Par šo- kā tu zini? vēlreiz, Tītīgi. vēlreiz. Ej, ideāli. Kāpēc? A, jūs jau ēdāt viņu, ne? Nē, mēs Nē, es tikai bāliņus pagājušajā. pamēģinājām tikai. Jums ir čats? Jā. Savs, kur jūs esat 3. Jā. Pēdējos video 5 vai bildes, kas ir tajā čatā parādīt. Ir tieši video. Tā kā... Tas, ko es iemetu. Šodien to, Jā. ko tu ievēl. Ādam, labāk tā Es jau dzīves. taisīju to bildi. Nu, nē, mūsu asistenti taisīja to bildi. Jā, mūsu asistenti taisīja, mēs neko. Un mēs tos atzinām, ka tas ir Jā, ļoti, mums ļoti ir slikti. pēdējie, ir mums 3 laikam. To, tādi ka šo pēdējie. bildi ielika. To čatu. Tu dzēs laukā? Nē, es Nē, neko nē. nedzēšu, reku visu redzēt tā. Mēs neko nedzēšam. Nu, Mums nu, redzams, davai. ja izdzēsts. Pāk parādīt? Jā, jā. Šis mums jaunais plakāts ir. Ok. Tad mums ir, te jums, es aizsūtīju vienkārši to, ka mums ir Jā. screenshots ar to, Izpārdots. ka kam izpārdots plādījums ir. Un tā ir tā dziesma, ne? Un te ir tā dziesmiņa, te ir, Slēdz.
Dziesmu māsiņa nāc man līdzi. Kāpēc jūs viņu sūtat? Nu, mums... Tas Likās ir smieklīgi. tie cilvēki, kas klausās bīzi saprast, ticamāk, mums bija vienkārši Vēl divi. Vēl divi? Vēl divi. Kas ir tālāk? Oi, nu, tagad jau varētu palikt. Interesanti. Jā. Tas tur, kurš cits to... Davai, jā. Rāda. Kuru? Nu šito te. Tas ir. Kur tad tu domāji? Es šitā man tā kā nākamā parādījās. Bija ļoti labi. To ieliks kā pēdējo, jā. Jā, Tas tā būs arī- kā pēdējā. Jā. Nu tad šis te mums ir video. Mums arī Fake Night Shows ir ieliks kā piemērs, bet to mēs neliksim, tas nav interesanti. Reiku šito video parādi, Jā, jā. šitāds video. Jo viņš uzsit vairāk nekā mēs, kad to mēģinājām. Te ir tā kā... Tas ir... Man tāda joka patīk, bet nu... Un pēdējais. Un pēdējo ieliec, Jā, to tagad. tas ir... Tas varbūt atbild uz kādu jautājumu, ko tu šodien esi uzdevis, nezinu. Šitāda bilde. Bet tur ir konteksts jāsaprot. Jā. Tā kā, bet to mēs Šo patāpīsim. cilvēku mēs vēl redzēsim kaut kur. Okay. Jā, tas būs... To sapratīs pēc kāda laika Šo cilvēku. pamēģināt tā badās. Tu vari pamēģināt, jums būs vēl viens kopīgs uzdevums, kuram izdarīs to. Bet nu, es gribu, lai pamēģina. Nē? Es vienkārši galvā kalmāju, bet vizuāli neizskatās tā. Tu Bet gribi? tā izskatās Kalmārs dzīvē, nevis tas, kur pērciņš ir notīrīts. Es jau Man vajag paspļaudījos, man eļļā pietika. Rītēt. Man svaigs arī ļoti garšo. Davai pēdējais uzdevums, kur varbūt... Var šito aiznest prom, lūdzu? Nē, mums tagad Var vēl tikai pēdējais. bez tā bomba dabūt. Pēdējais, kur jebkurā gadījumā viens no jums ēdīs. Uzdevums sekojošs. Paņemam telefonus rokās, uzrakstam mammai, draudzenei vai kādam tuviniekam, pārzvani steidzīgi. Kuram pārzvana pēdējam, tu tas ēd. Mums jāpaceļ arī, vai mēs varam vienkārši nolikt? Jāraksta? Vienalga, kur var rakstīt, jā? Jā, WhatsAppā īziņu, kur gribat. Nu, Labi. lai jāpārzvana cilvēkam jums. Steidzami. Slēdzās iekšā. Pagaidiet. Vajag iegriezt no sākuma? Jā, iegriez, kamēr ir liepiņš telefonu ies. O, es to uzvarēšu. Tu jau aizsūtīji? Jā, vēl nevarēja? Fuck. No labi. Labi, liepiņš vainīgs. Skābais. Šotiņš būs. Halo? Divi. Viss kārtībā? Nē, viss kārtībā. Man vajadzēja, lai tu uzvar vienkārši. Es telefonu pazaudējis biju. Čau. Kas tā bija, mamma? Bijusi draudzene. Bijusi. Jā. Fiks pacēl. Tāda cilvēka ātri atzvana, zini. Tad jau nu jau gaidīgi. Viņa domā, kaut kas notika ar tevi un cerēja. Māma varbūt rīt atzvanīt. Nē, māma arī atzvanīt. Nu, gaidam. Māma vienkārši nav messengerī tik ļoti. Kam atzvanīs ātrāk? Pagaid bija jebkam vai mammai vai sievai? Nu, mammai, sievai, draudzenei, draugam, da jebkam. Bāli. Es to atzvanīšu. Nu, man ignorē. Izskatās, Kam rakstīja? draudzenē. Darbā? Nē, viņi, man liekas, ir ar bērnu ārā staigā. Augsts, zin kā, negribās līst. Nu, jā. Nu, ko viņa var padomāt? Ko tu no viņas gribi? Ko es varu gribēt, jā? Mēs tā sēdēsim līdz vakaram. Es varu pat aizrakstīt, lai viņa uzvandā vēl liepiņam. Mums abi pa šotiņam un viss un miers. Kāpostu, sula. Jā, davai. To īzi, jā. Davai. Jā, nu vienīgi tas nav kaut kāda īpašā kāpus. Kāpos sulu, nu viņi dzerat veseli. Padot lietu. To jau var. Jums jau patīk šotiņi, ne? Jā, nu mums ir gadījumi, jā, kad sanāk, ja mēs aizējam uz kaut kādu... Es tikmēr Kalmāriņu paņemšu vēl vienu drīkst. Nevai? Let's go. Šām baigi, garšīgi. Nav garšīgs? Bet nu nav arī, nav jāvien katrā gadījumā no šīm. Nē. Šo var iedzert. Ir raidījuma laikā gadījies, ka kāda... Spāj... Kāds tad to aizsniegt? Ir gadījies, ka kāds ir, nu tā, normāli jau uz raidījuma beigām, uz podcastu beigām
Nu, jums tur aliņš, tur nezinu. Mēs baigi nedzeram, mēs tagad maksimums vienu aliņu izdzeram, bet kaut kur mums bija. Nē, mums bija, es atceros. Pacēla epizode, pat vairākas. Vienā mēs dzērām, taisījām pāļu bazaru. Pāļu bazars izteikt, jā. Tā es neatceros pēdējās 15-20 minūtes vēl lūdzu, lai šo to izņem ārā. Nē, mums bija epizode. Vari nedzert līdz galam. Kā? 5-10%. Es tā nevaru. Mums bija pāļu bazara epizode, kurā mēs nopirkām tos pāļu bazara komplektus ar tiem 10 šotiem. Dzērām viņas visus ārā, bet kaut kas bija paņēmis, kaut kādu vīnu pudeli tu biji vēl paņēmis, vai kas mums vēl kaut kas bija. Pavirsa. Un mēs beidzām to epizodi, un tad mēs ierakstījām vēl Patreon special, kas bija tikai Patreoniem, kur tad mums bija pusstundu vēl pēc tā. Es zinu, kamēr pēdējos šots bija kaut 80 grādīgais, kamēr iekiko tomēr, tad mums tāda bija. Tur mēs gan pagriezām ārā. Man arī bijuši kaut kādas epizodes, kuras beigām jau tā. Bet tas bija senāk, kad mēs kaut kādas stipros dzērām. Tagad mēs sapratām, ka tomēr nevar epizodēs tā. Nevar tā, jā. Kur ir... Kaut kad jāiedzer vairāk būs kā epizode, ne? Bet to pēc laiva. Pēc laiva, jā. Bāliņ, kuri bija tādi, nezinu, populārākie, skaļākie vārdi, uzvārdi, kas teikuši, es jūs klausos, ķipa, vai čimaliči. Nezinu, Porziņģis, piemēram, nezinu. Elza Radziņa klausījos. Gariņš, nezinu. Kura? Kas? Elza Radziņa, aktieris. Viņš var dīrst. Ja vēl tie, kas klausās, nav sapratuši, tad Liepiņā nevar. Ana sieva. Tev ir sieva? Tā viņš ir piespiest viņu saukt. Palīdz man sašau uz ielas. Man sašau, palīdz. Tad no Žigāja joks saucamais, viņš man liek tev uzvanīt. Nav? Nē, neviens populārs. Nūģis joks, jā. VIP vadītājs. Vēl... Anģis brālis. Nekā personīgi vadītājs. Kā sauc? Sapratu, par ko tu runā, nezinu, kā sauc. Labi. Klausās ne tikai jaunieši, vai ne? Man ļoti slikti ar vārdiem uzvārdiem ir. Kāda tu statistiku taču spēti skaties? Vecuma grupa kāda ir dominējošā? 30-40? 25 līdz 35 tajā kategorijā. Tā ir atrāviena lielākā, tad nākamā ir 35, 45 un tad tikai no 18 līdz 25. Tā bija rubrika Norija Krupi. Lūdzu, nesiet projām, es vairs nevaru pat telpot šeit. Paēduši esam. Ļoti labi. Vāliņš, laikam, mazliet pazīst, ir kaut kur redzējis, laikam, sostīklos man ir sieva. Jā. Diezgan tāda traka, un jautājumus arī viņa sagatavo parasti diezgan jautrus. Un šeit nevajadzēs neko ēst, Liepiņ. Ja? Tāpēc atbildam godīgi. Un es domāju, būs interesanti uzzināt par pašiem par sevi arī kaut ko. Aiziet! Svētā 5 minūte! Kā beidzot, es Landa sēž man klēpī, tas, par ko sapņo visu Latvijas futbola pasauli, vai ne? Sākam. Sveiki, sliktie puikas! Esmu jums sagatavojusi 5 pikantus jautājumus, un es ceru, ka jūs atbildēsiet godīgi. Pirmais jautājums. Cik bieži jūs simulējat orgazmu? Kā var nopauzēt? Kā var nopauzēt? Cik bieži jūs simulējat? Simulējam, tā kā tā. Simulē vai stimulē? Simulē. Tas, ko teici, ka tu spļaujas mums. Jā, šis bija labs. Es starp citu pēc šī podkasta arī izdarīju tā. Vai ir gadījies? Man personīgi laikam nav gadījies. Tā, nē, nav gadījies. Nav bijis tāda nepieciešamība. Tā. Tur jau pāli jau grūtāk dabūt augšā. Līdz orgasmam netiek līdz simulēšanai. Ja jūs neesat, tad sanās. Atbilde skaidra. Tas laikam vai pretējiem dzimumam aktuālāk. Laikam, kaut kā. Daudz aktuālāk. Čalis, kas laik tēlo. Momentā, kā saku, gojoju, viss. Es beidz iekšā ņemt to B-plānu. Katru dienu ņemt pa 50 eiro ņemt to tabu. Ja tā arī kļūst, tikai viņam tai hormoni mainās, tad viņš kļūst spalvaināks. Jau tā patīk. Labi, otrais jautājums, ja? Jā. Otrais jautājums. Vai esat lietojuši Viagru? Diemžēl neesmu, nē. Es arī neesmu. Bet es noteikti esmu atvērts kaut ko to pamēģināt. Es domāju, varētu būt inčīgi. Jā.
Kaut kad sāks apnikt daudz, kas Klusē, dzīvē. klusē. Nē, es neesmu mēģinājis. Es domāju, ka tagad tas jau laikam vēl nav aktuāli šajā vecumā. Bet Tas jau es zinu, uz- ka uz- jaunieši var arī. dabūt vispār. Aptiekā? Aptiekā var nopirkt tā vienkārši, jā? Nē? Tad aptiekās nav kaut kādas homeopātiskās, kur vienkārši kaut kādam kazurīni jāierī. Tas līdzīgs, līdzīgs, kā piemēram, ja grib tripot, tad jāpaņem brīvu dienu, lai to darītu. Jo tu nevari zināt, Jā, mums tā kā beigsies. Ja tu apēdi, tu jau nezini, pēc tam tev jāiet uz Mēs galvu teiksim, mēs nebūtu pamanījuši, ja tev stāvēt stundu un mēs tas galds fonā. Es domāju, tur ilgāk par stundu varētu būt arī. Tur var uz visu dienu trāpīt. Jā, Bet var arī ar sirdi aiziet, ja Ar sirdi var aiziet, bet es saprotu, ka jauni cilvēki to dara, viņiem nav nepieciešamības, bet Jā. viņi to dara, lai visu nakti varētu gribētos ballēties. Cik es saprotu. Ballēties tieši tas vārds, jā. Dejot! Dejot. Jā. Es klubā vienkārši ar tādu telti teju Labi, ejam graiņu tālāk. ar dāmām. Trešais jautājums. Seks labāk skaidrā prātā vai nē? Nu, te jāsaprot, kas ir ko? domāts. Tā kā, kas ir domāts, tā kā, ja Cik nē, skaidrā? nu, tur var būt pālī, tur var būt stonā, tur var būt... Skaidrā. Nu, Es vai otrs cilvēks. Labāk viņi nomodā nav. Aklausas pālīt, tā labāk. Nu, skaidrā ir... Skaidrā tas kaut kā tā mēdz ātrāk beigties. tā Tas tad pālī, jā. Nē, es tā nesaku. Kā abots ir savs šārums kaut kāds. Labāk skaidrē, lai tur fiks beigt un Jā. vidīt biznesa dzīvē tālāk. Nav tik tur. Jā, mēs palikšu pie šīs Lai ar versijas, jā. muļķībām nenodarboties ilgi, jā? Fiks Jā. tiec galā to visu un atpakaļ pie biznesa. Jā. Skaidrs. Dāvi, tev ir atbildi šajā jautājumā? Nu, es arī teiktu, laikam, skaidrā. Nu, ir kaut kādām vielām iespējams, kuras tādas liek to justies jūtīgākam, varbūt ir Kas tās foršāk. par vielām? Nu, Viagra. tā kā- Dāvim testerons, ka viņš salaiž testerons. Nē, bet nu, kaut kādas nedrīkst tādas pieminēt raidījumos. Bad boy. Ceturtais jautājums. Vai esat krustojuši zobinus? Tas kā, Tas ir kā? Kā tev liekas? tā vienkārši tā kā. Nē, es esmu laikam krustojis tikai Urīnu mēs urīnu esam strūklu. krustojuši Tā kā, nu, noteikti, tā kā jā. stāv blakus, tā kā uztais ikstiņu no urīnu strūklas. Paldies Dievam, ka runājot par manu sievu, ne par urīnu, par seksu iet runa. Ir bijuši jums seks kopā. Mums visiem trījiem. Mums visiem. Tu tā pārāk, kā tā ir, jā? Es jautāju, vai Labi. ne? Nu, mēs parasti vienas epizodes, vienkārši tā kā, lai noņemtu no to kaut kādu to pirmo to... Nu, viena meitene un jūs 2, 3 pēc koncerta palādījuma. Tā vajag meiteni. Un mēs visi. Mēs visi trīs, jā. Jā, es palikšu pie atbildes, nē. Okay. Ne ar šiem, ne ar citiem kungiem. Labi, garlaicīgi. Nu, diemžēl. Bet nu, mēs taupamies, ka mums būs 50, un tā mēs Jā. sāksim šīs izklaides. Viagra rokām. Iesim pie nākamā jautājuma. Un zobeni. Un piektais jautājums. Kuram zobens ir asāks, lielāks un garāks? Asāk, lielāk un garāk. Pirtī esat? Nu, bāliņam stabili visgarākais. Jā, man visgarākais, tas ir sen zināms. Un pa viņiem abiem, nu, vienam ir tāds dušīgāks, vienam tāds asāks. Neteikšu Es pats. esmu izmāju jūs ap divu daigcērtējus. Jā. Jā, mēs kopā mācījāmies skolā, nu, sports stundā. Un ar bāli mēs bijām zālē kaut kad sen. Tā kā, Jūs esat tik tuvi. Jā. Jo neskaties draugs, ja tu neesi parādījis savu zobenu. Nu, pat pačamdījis dažiem arī. Tā. Jā. Tad mēs sanāk neesam draugi arī. Nu, vēl nē, Vēl bet, nē, nē, bet, mums nu. jau viss iespējas. Pasies. Tu Laika tāds ir trijos, daudz. tev jāiet prom uz 40 minūtes. Paldies! Būtu tā tam sieva atpakaļ. Paldies, puikas! Nu ko? Ko jūs gribētu sev novēlēt? Sev. Lai viegru nevajag vēl vismaz 20 gadus. Lai Jā. pašam jāspēj, ka pie... Jā. Nu, lai viens mums nenomirs, lai mēs esam turpinātu podkāstu, lai nav jāsauc Kukrāns kādā vietā. Ja Kukrāns mikrofons diezais, mācēs uzlikt. Jā. Liepiņ. lai Dieviņš aizsargā mūs. Un dod veselību. Vēl lai mums Pareizi. nav visādi tie pauti jāēd vairāk. Jā. Tos arī labs. Un lai šie paliek pēdējie pauti, ko mēs esam ēduši. Ko tu esi turējis rokās? Rokās vēl var paturēt, bet, nu, ēst varbūt vēl es negribētu. Šie bija Bize vaļā, 11. decembris palādījumi. Ko reklamēt? Biļešu vairs nav. Biļešu Jā. vairs nav un nebūs.
Bet varbūt būs kāds papildus šovs. Mēs vēl par to neko neteiksim. Papildus koncertu uztaisīja februārī. Jā. Varbūt mēs papildus šovu nākamgad uztaisīs. Varbūt mēs runāsim, ka Ansis tomēr vienu šovu netaisa, un mēs ejam viņa vietā. Viņa vietā, un nevienam nepasakam. Jā. Sanāk, tur 2 štukas uz Ansu, beigās mēs. Ar Daņuhu. Bišķi aploms varētu būt. Paldies par sarunu. Abonējiet kanālu, lieciet laiku un piesakojiet Bize vaļā. Kā? Mēs Bize arī pateiksim, lai tevi abonē, ja? Kā Freibergs ir teicis, labākais podcasts Latvijā. Stabili, jā. Paldies, Veči, par sarunu. Čau. Uz redzēšanos.